Labdien! 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 Šodien parunāsim par Oļģerta Krodera Hamletu. 2008. gada iestudējums, kur Ivo ir Hamlets un Elīna ir Horācijs. Ko jums tas nozīmē, kā spēlēt partnerībā kā kursabiedriem? Protams, ka forši. Nē, vispār es uzskatu, ka mēs baigi tikām lutināti ar nepārtrauktu klasiku, lielā blāķī. Viss, ko mēs mācījāmies akadēmijā, visi darbi, par kuriem runāja pasniedzēji, gan literatūras vēsturē, gan teātra vēsturē, gan arī etīdes pie Krīlova, un pēkšņi tu to dabūni arī savā darbā un darīt pa īstam. Un tas gāja vairākus gadus pēc kārtas, un Hamletu ieskaitot. Jā, bet tīri mums konkrēti, tieši mums divatā, man ar Elīnu tā partnerība, mums ir ļoti tāda sapratne pilnīgi no pusvārda. Mums ir tā ziņā ļoti ērti vienam ar otru. Arī, ka mēs arī viens neapvainojamies, ja kāds kaut ko pasaka. Tā Ivo domā. Te ir ļoti brīva mums tā telpa starp mums. Tad, protams, ir ļoti viegli arī spēlēt un strādāt, jo tā aktieru profesija jau ir. Tu jau esi tāds tomēr beigās ļoti atkailināts uz skatuves. Tā kā baigi svarīgi, lai ir tā telpa, tā droša un tu labi jūties viņā. Jā. Jo mums tīri cilvēcīgi, tas tā varētu teikt, ka šis lomu sadalījums absolūti nostiprināja tādu, tā kā ielikt tādu mūsu draudzībā, tādu tādā... Jā, noteikti. Jo mēs... Tas gan. Man tur ir tāds teksts, tu zini, es vienmēr būšu tavā rīcībā. Un ja ir kaut kas tik patiess, ko var otram cilvēkam, gan kā cilvēkam pateikt, gan arī kā kursabiedram, gan arī kā labam draugam, tas ir baigi forši un tas trāpīja. Es toreiz biju baigākajā sajūsmā, ka Kroders izdomāja man iedot to Horāciju. Es tieši gribēju tev prasīt, vai tu atceries pirmo sajūtu? Jā, es neatceros pirmo, bet es to kopumu sapratu, ka tā viņa ideja man baigi patika. Jo es skatījos eksemplārā, kas tik man tur nav rakstīts, man ir pierakstīts, atrodi, ko filosofi saka par draudzību. Tāda visādi, un ka principā tas ir viena dvēsele divos ķermeņos, un tā es arī to skatījos, ka it kā es esmu, un it kā manis nav. Jo es parādījos diezgan daudz, kur nav logā ielikts, kur man jāparādās, un es varēju izvēlēties, kur es parādos. Tāda man bija brīvība, un es biju tāds, kā lai saka, ja Hamlets ar tām savām jūtām bija tāds karoks, kurš plīvta, es biju tas masts, kurš viņu mēģina noturēt, vai arī pie kura viņš ir piesiets un pie kura viņš var turēties. Tas bija ļoti interesants man kā aktrisei iestudējums. Un atkal mastam vai karogu, ko viņš tur tieši stāvēs. Tā, ko viņš tur stāvēs viens pats. Jā, tu vispār labi tādu analoģiju pateici, jā, tas vispār precīzi. Jo es atceros, ka mēģu sākumā tu vēl Kroderam vairākas reizes, Oli, kāpēc? Bet viņš taču ir vīrietis. Ko te man spēlēt? Man spēlēt vīrieti? Jā, tu vairākas reizes prasīji. Vai te man spēlēt te vīrieti? Un Olis tāds, nē, taču tas nav par to, jūs vienkārši esat draugi. Tas ir tas būtiskais. Bet pagaidi, tev bija vairākas reizes tas, ka tevi uztrauca tas, un viņš tev visu laiku nomierināja, ka tas galīgi nav par to, ka šeit nav svarīgi vīrietis vai sievieti, ka šeit svarīgi, ka lai tam Hamletam ir viens tāds vienīgais īstais draugs, tas atbalsts. Oļģerts Kroders tev stāstīja, kāpēc tāda izvēle, es saprotu, ka viņš saka, ka nav nozīmes vīrietis vai sievieti, bet vai viņš kaut kad tā kā pamatoja to vai... Ļoti vienkārši izskaidrojums. Vienkārši viņam patika ar mani strādāt. Un Ieva Puķa bija Ofēlija. Ģertrūda tajā brīdī es vēl nevarēju būt. Tik vienkārši. Viņš tā izdomāja. Par ko viņam liels paldies. Jā. Kāds jums bija mēģinājuma process?
Pirmkārt, ļoti ilgs. Mēs taču kaut kādus 5 mēnešus, man liekas, Tik bezmaz ilgi? mēģinājām. Kāpēc tik ilgi? Jā, sezonu sākot uzreiz līdz tam, Vai kuram tam janvārim, vai ne? Kāpēc? Nezinu, pirmkārt, vājprātīgs teksta blāķis. Es visu laiku, kā man bija, es atceros tā, ka bez apstājas pašam ar sevi izrunājot tekstu, un galvā atkārtojot, ko otrs it kā saka, jo man ārkārtīgi patīk tāda disciplīna un tekstuālā stingrība, turklāt tas viss ir dzejā. Es non-stop runāju precīzi 90 minūtes, pusotru stundu, visu laiku dzēja. Din. Tad otrs atbild to. Tandaradam. Un es ļoti daudz, es atceros viens pats, es gāju vai nu pa mežu, vai no kojām uz teātru un visu laiku runāju, vai arī bija kaut kādi momenti, kur es teātrī viens pats biju uz lielās skatuves, uz tukšas skatuves staigāju un tikai tekstu dragāju. Man bija uztaisīta tā kā šī tik liela tāda grāmatiņa, kur eksemplārs bija samazināts tā, ka vajadzēja ar palielināmo, bet es labi zināju, kas tur ir, un ja man vajadzēja to špikeru, man viņš visu laiku bija kabatā līdzi tāda maza tāda bībelīte. Jā? Jā, tas eksemplārs. Es nezinu, kur man viņš palika, jo es viņu... Un viena no administrācijas meitenēm viņa palīdzēja uztaisīt, samazināja super mazu, lai man vienmēr bezmaz makā var ielikt. Un es atceros, ka es tās lapas tā salīmēju, ka es varēju viņas izvilkt tā kā garmošku tādu. Tagad, kad tu to saki, tagad es atceros. Jā, tāda garu es viņu izvilku tā, un es jebkurā brīdī varēju atrast. Tur bija visa lūga, tur bija visa izrāde, respektīvi, pilnīgi viss. Bet es atceros tās sajūtas pirms šitām lielajām izrādēm. Labi, nu man jau kā Horācijam tur nebija jānes tas viss svars. Es pat negribu iedomāties, kā Ivo jutās pirms tām izrādēm. Tu jau arī zini, piemēram, kā ir pirms elektras. Nu, ka tu stāv aizkulisēs, tu zini, ka tev tūlīt jāiet. Un tur 2-3 stundas vienkārši jābūt augstākajā latiņā, kādā tu vari būt, gan fiziski, gan emocionāli. Es vienkārši nestādos priekšā, kā ir stāvēt aizkulisēs pirms Hamletu uznācienu. Ar šodienas skatpunktu, protams, tas man bija iekšēji tā kā tā daudz lielāk un viss tā kaut kā tā patosaināk, un es to visu šodien strādātu daudz vienkāršāk un vieglāk, netik smagnēji. Bet, kur es vien varēju, es tā kā, piemēram, es nestāvēju aizkulisēs, man bija tā, ja mēs noskatījām 50 reizes, tieši 50 reizes, kas priekš tādas diezgan daudz patiesībā. Bet arī diezgan ilgā laika posmā, vai ne? Jā, kādus 5 gadus mēs spēlējām. Jep. Jo es skatījos 12. gadā ierakstu. Jā. Jā. Jau pēc Krodera bērēm. Jā, pēdējās 2 izrādes bija pēc Krodera nāves. Bet ko es gribēju teikt? Par to, ka es nestāvēju aizkulisēs. Man bija tāda rutīna izveidojusies, kur es teātrī iegāju dušā, ritīgi tā kā karstā dušā uzsildījos. Tad automātiski es zināju, cik man tas laiku prasa. Čiks iet uz to lielo grimētavu, kad paliek sausa seja no tās dušas ar krēmu, baigi ar grimu neaizrāvos un ģērbos. Un es visu laiku klausījos translāciju, un translācijā tur ir tas sākums, un es dzirdot translāciju, es jau ģērbos. Tā, ka man sanāca, kad es dzirdēju, ka Krišānis tur vienā vietā, kur ir tas monologs, kur viņš runā, es zināju, kurā konkrētajā vietā man jāiet ārā no grimētavas činks, es tā kā gāju pa taisno. Es gāju pa taisno lejā pa tām trepēm savā ritmā, es zināju, ka man principā automātiski sanāks jau čiks uzriet gar to spoguļu zāli, kur bija tie foršie mīkstie divāniņi, tā mazā telpa pie lielās zāles. Čiks pa taisno es gāju uz skatuvi. Un ko darīja? Tev sanāca, ka tu aizēji ātrāk? Bīšķiņa jau ar rezervīti es gāju vienmēr. Un tur bija vienmēr pretī Regīna Devīta, kur vadīja izrādi. Un viņa vienmēr bija tā spoguļu telpā, un viņa vienmēr, labdien, princi!
Es par savu sākumu atceros, ka jo man atkal bija sākums un monologs sākumā. Labi, kas tur monologs? 6 rindiņas, bet tāpat man bija jāuzsāk izrādi. Jā. Man šausmīgi nepatīk to darīt. Nu, tā ir baigā atbildība. Un es atceros, ka bija tā brīnišķīgā mūzika. Mūzika superīga. Un es atceros, ka Ģirds Vilims pēc tam to mūziku izmantoja visos citos teātros, lai pārbaudītu, kā tumbas tur skan. Vienkārši par riktīgo laidu to mūziku. Un man bija tā mūzika, un es atceros, man bija jāaiziet cauri skatītāju zālei tukšai, jo skatītāji sēdēja uz skatuves. Tad jāaiziet tur tāds loks un pat taisno jāuzkāp pa tām trepēm un jārunā tas teksts. Un man vienmēr bija rokas nosvīdušas, kājas trīcēja. Tumsās? Nē, kad jau tur gaismiņi parādījās uz tām trepēm. Jā, tās trepas arī nebija tās stabilākās. Un man viens zābaks čīkstēja, un es domāju, es tā kā mēģinu iet visu laiku arī uz tādu papēžu, vai nečīkst. Jā, kā normāli. Jo Bet tev viņš čīkstēja visas izrādes? Visas izrādes, un man tur jāslapstās, jo taisīja uz mūsu izmēriem. Bet kaut kā man čīkstēja. Vispār tas bija foršs tērps Henriksonai. Man patīk, ka tur bija arī tā melnā āda un tā kā... Un adījums. Un adījums, jā, viņš vienlaikus bija raupšs, vienlaikus arī tā kā stilīga sajūta, tādi gotiska mazliet. Spēlēt bija baigais kaifs. Bet to 5 gadu laikā izmainījās izrāde? Es domāju, ka noteikti. Kā jau katra izrāde. Nē, kā jau katra izrāde, tik cik izmainās aktieru pašsajūta un saspiežās ritms veiklāk. Bet tā jau tā konstrukcija diezgan stingra bija uzlikta. Bet es domāju, iekšēji. Tādā, iekšēji tur noteikti bija visādi kūleņi, jā. Kaut kāda atsevišķa monologi noteikti, ko tu pēc laika saproti, kas skan savādāk starp citu, ko tu saproti, 5 mēnešus mēģināju, nedzirdēju, bet tagad pēkšņi sadzirdēju, par ko tur ir. Bet starp citu, pēdējās 2 izrādes ļoti labi atceros pēc Krodera nāves. Tās bija labākās izrādes. Jā, bet tās bija ļoti grūti spēlējams. Jā, protams. Jo īpaši tā pirmā, uzreiz pēc Krodera nāves, kas bija, noteikti jau bija plānā ielikta, un tad attiecīgi nācās spēlēt viņu. Un pēkšņi es sadzirdēju, vienalga vai Grimētavā klausoties citas ainas vai pats runājot, cik bieži Hamletā tiek pieminēts vārds nāve. Nekad pirms tam to nebija pamanījis. Tieši vārds nāve. Un cik bieži? Dafigā. Kroders, starp citu, vienreiz teica, tas Hamlets gan ir iebīgs tips, pasties, cik nāves uz viņu sirdsapziņas. Tagad tā ar skatu uz atpakaļ. Ir kaut kāda tāda lieta, ko jūs varat nodefinēt, kas palika ar jums no tā iestudējuma? Tā draudzība ar Ivo. Tā Horācijas un Hamlets, tas pārsteigums, ka, vispār pārsteigums, ka man ir šī loma, pārsteigums, ka es to varu darīt un principā pārsteigums, ka es patiesībā pati esmu daļa tā Hamleta. To es varētu tā atzīmēt. Jā, tas absolūts ir ieguvums. Un, protams, arī ieguvums. Apjoma ziņā, tīri karjerā, mēs salīdzinoši vēl esam jauni cilvēki uz to brīdi. Apjoma ziņā tā ir baigā pieredze. Jo tomēr tāda atbildība un stresus, kādiem mēs izgājām cauri. Un turklāt vēl jūtam, ka tas veiksmīgi iet un turpinās. Jā, tā sajūta, ka ir arī atbalsts publikā. Jā, ka šī klasika tā kā nav izgāsta un tas, protams, tas bija pamatīgs treniņš, tāds garīgais. Bet man uz tavu jautājumu, man pirmais bija toreiz, man pēkšņi tagad tā uzblaiksnīja, ka es Rīgā esmu pie galerijas centrs Vecrīgā, un viena no jaunām kritiķu meitenēm man arī prasīja šo pašu jautājumu toreiz, jo viņa bija tikko noskatījusies, un mēs saskrējāmies Vecrīgā,
Un es toreiz jau atceros, jā, ka jau labu brīdi bija spēlēts, jau vairāk kārt bija spēlēts, iespējams pat kādu gadu, 2. Un man tā pirmā sajūta bija, ko es viņai toreiz arī atbildēju, ar katru izrādi es attīros un patiesībā šīs Hamleta īpašības arvien vairāk attīru, jo Hamlets vispār nav foršs tips, mēs viņu ļoti glorificējam. Gan pasniedzēji, gan režisori, gan aktieri viņu glorificē. Manā skatījumā, jau ar šodienas acīm, un toreiz es jūtu, ka katru reizi to izspēlējot, katru reizi es atlaižu kaut ko no sevis. Viena vieta, kur viņš Ofēlijai saka, es neatceros precīzi kā vairs, ka manī ir tik daudz nelietību un ka es esmu cīnisks, es esmu skaudīgs, es esmu naidīgs, man citi nepatīk. Un tā arī ir. Patiesībā Hamlets tāds arī ir. Un es jūtu, ka ar katru reizi viņš ir ļoti neiecietīgs, viņam nekas nepatīk. Un ar katru reizi es jūtu, ka es tieku arvien vairāk un vairāk no tā vaļā. Tā sava veida bija tāda attīrīšanās. Nu, kāpēc es jautāju par to, kas tā kā paliek ar jums? Jo es saprotu, ka man ar katru darbu, katru materiālu ir kaut kādi teikumi, kas paliek ar mani, kas nav bijuši mani teikumi, kurus es esmu... Vai domas, kas ir kaut kur radušās procesa gaitā, kuras viņas vienkārši paliek ar mani, un viņas kaut kur tā kā pakausīs, dzirdu arī kaut kādā savā ikdienas dzīvē vienkārši. Tev ir, Elija? Nu, man ir tas no Hamleta, es vienmēr būšu tavā rīcībā. Es vienmēr būšu tavā rīcībā, bet otrs man ir šausmīgi smieklīgs. Tas ir viens, kad es izskrienu uz skatuves un lasu tavu vēstuli. Un viena rindiņa guļu es vēl sliktāk kā važās slēgti dumpinieki. Un tas guļu es vēl sliktāk kā važās slēgti dumpinieki. Labs. Man ir arī viens no netradicionāliem, nekāds tur būt vai nebūt, bet... Kā nē? Ko tas vispār nozīmē? Kurš var to izskaidrot, kas tur ir teikts tajā monologā? Bet tas monologs ir vispār pilnīgs ķīsels. Viņi runāja. Viņš ir ķīsels, viņš sāks ar vienu, beigas ar otru. Kā tu runāji, ak Dievs, tas bija tik feini, mēs visi klausījāmies no malas. Labi, piedod. Tad jaunatnei, lai tikums kļūst par vasku, ko izkausē tā savā ugunī. Tad jaunatnei, lai tikums kļūst par vasku, ko izkausē tā savā ugunī. Mēs varam izstāstīt to, ko tu gribēji, lai mēs tad nestāstam. Vārdu sakot par komiskiem mirkļiem. Nu ko, Nu par aktieru uzstāšanos. Par, nopietns brīdis izrādē, tur viss ir nopietni, tur nevar tā dikti smieties. Un visi sēž, ir atbraukuši tie aktieri, kur tad spēlēs izrādi Peļu slasts pareizi. Man tā liekas, tā viņi arī sauc, jā. Un pārējie visi mēs sēžam tādā pusaplī un ļoti uzmanīgi klausāmies un skatāmies viens uz otru, kas tur notiek. Un es neatceros, kurš tad neuznāca. Māris. Māris, jā. Neatnāk viens aktieris. Un viņš ir augšā grīmētavā, bet mēs visi sēžam uz skatuves. Uz skatuves ir Janus Johansons, kurš arī ir viens no aktieriem. Un vienīgais, ko Janus varēja teikt, bija es lūdzu jūsu augstībai, ko tur būtu padavīgi klausītāji. Vārdu sakot, pats mēģinājis atcerēt, un viņam bija tāda kustība. Viņš visu laiku, un mēs sēžam, nopietna vieta, jāskatās, kā Ģertrūda reaģē, kā Klaudijas reaģē, kas notiek ar Ofēliju, kas ar... Un visu mēs sēžam uz tās grīdas. Man likās, ka es nomiršu. Man tā nāca smiekli. Tas bija ļoti publika forši. Te pat ir blakus, viņi ir te aiz muguras. Tas bija ārprāts. Tas bija ļoti forši, jo pēc Lūgas, pēc Šekspīra, viss galms skatās it kā teātrī, skatās izrādi un ceļojošie aktieri atbrauc ar savu priekšnesumu, ko mēs it kā skatāmies.
Un Māris tieši tajā laikā vienmēr lugas izrādes sākās ar prologu. Nu, tā kā mēs lūdzam jūsu augstībai, ko tur pazemīgi mēs jums rādīsim, tāpēc ņemiet par labu, kā mums būs. Un viņa nav. Un viņš nav, un tāpēc ir Janus ar saviem vārdiem, un zin, kas ārkārtīgi forši bija tas, ka Janus ar saviem vārdiem, viņš kaut kā ar saviem vārdiem, kaut kā mēģina mēs pazemīgi lūdzam, bet ārkārtīgi forši, ka uzreiz ir Šekspīram, Hamlets uzreiz prasa viņam, vai tas bija prologs vai gredzenā ierakstīts pantiņš, uz ko Ieva Ofēlija saka, pārāk īss, jā, pārāk īss. Es tūlīt kaut ko. Man patika tas, ja es atradīšu, bet man vajadzēja... Tas taču nav oriģināls. Tas ir oriģināls, Tik nav. Nu, bet es taču esmu Horācijs, nevis Hamlets. Tik gaišas lapas, kur tu viņu esi turējusi? Nu, kur? Nu kā, Grimētavā? Zem zilās lampas? Nu, pasties, Viņai man ir vajadzētu jau visādi pieraksti. Ak, apdzeltējušam. Dievs, kāds ārprāts. Viņš nav apdzeltējis. Redz, cik daudz man... Nu, bet tāpēc, ka man maz teksta tur bija, es visu laiku tev blakus vazāju. Ne, bet kur tu viņu kādā... Glabā. Kur tu kādā seifā? Zem ultravioletējām Zini, savā lampām? grimgaldiņā. Wow. Tagad mājās. Nu, te pieņemsim jopcik bumbulīt. Kas te notiek? Eju skatos, māsēns nāk. Nu, tas, ka tēva gars ir, tēva gars ir dzīvs. Jopcik, pocik, māsēns nāk. Tas vienkārši... Ai, tur tās... Un tas Agris bija tik smieklīgs, kā tas tēva gars. Viņš mēs visu laiku tur smējāmies. Vot tā gan ir forši humorīgākā vieta. Agris māsēns. Ļoti laba vieta. Nu, vispār arī viņš kā aktieris visu to atsvaidzina. Bet, nu, bez kādām liekām sarunām mēs roku paspieduši šķirsimies. Mums katram sava gaita ir un ziņas, bet es kā redzi iešu nu Dievu lūgt. Viņš atrada nobeigumu. Jā, vai ciet, jā, vai glabājas nobeigumus. Cik juceklīgi tavi vārdi, prince!